nākamajā video. Šajā video es parādīšu, kā es būvēju savus slēpņus no vecākiem un no sava brāļa uz lauka. Es uzbūvēšu kopā 3 slēptos. Esmu iesācis jau būvēt vienu. Es jums viņu ļoti gribu parādīt. Bet pirmo jau zinu, kur mans brālis atrodas. Bet 2 es jau neesmu iesācis, tāpēc kopā būs 3 daļas šim video. Bet, ja gribi redzēt vispirms pirmo slēptuvi, tad ieliec laiku un abonē, bet trešā slēptuve būs ļoti tālu no mājas, tāpēc turpini skatīties. Bet es viņu vēl neesmu iesācis, es viņu iesākšu tikai 3. daļā. Bet labi, sākam vispirms parādīt man pirmo slēptuvi. Man vispirms līdz viņai jāiesiet ir. Savu pirmo slēptuvi. Un viņa ir diezgan tālu no mājām. Bet patiesībā viņa nemaz nav tālu. Jo varbūt tā izskatās, bet tā nav. Bet slēptuvē ir normāli, tikai vajadzētu uztaisīt dziļāku. Savādāk man nepietiek vietas. Bet tad man ir jāiet uz sētu pēc lāpstas un jāturpina rakt. Labi, es tad iešu tagad un turpināšu rakt. Rakt. Žēl, es nevaru nofilmēt, kā es roku, tāpēc man būs jārok bez filmēšanas. Es parādīšu, ka būšu pabeidzis rakt. Un tur mans brālis rok pats savējo slēptuvi, kas ir ļoti tuvu mājām. Es saprotu, kāpēc viņš tik tuvu būvē. Labi, man jāturpina rakt. Tiekam dziļi. Bet tagad man ir šī. Tagad esam pabeidzis un laiks pamēģināt. Nu, es domāju, ka ir labi, jo vēl jau ir šitie te augi, kas man nosadz. Bet es video neiekļaušu, kā es uzlaboju un noslēpju savus slēpņus. Tas ir ļoti liels grūts darbs. Bet vismaz tas ir pat tālu no sētas un nezinu, vai man vecāki atradīs, bet ja viņi tiešām iet tālu, tad labāk jau būvēt tālāk ir. Jo šitas nav nemaz tik tālu. Bet, esmu uzbūvējis pirmo slēptuvi un tas ir viss priekš šī video. Bet vispirms arī ir jātiek ar visām galām. Tāpēc es jūs satikšu pie vismājas. Parādu mana brāļa slēptuvi, kur es nofilmēju, kā viņš rok. Pastāties, cik viņi tuvu ir sētai. Bet man ir vēl viena vecā slēptuve, bet redzat, cik viņa tuvu ir sētai. Un šī ir arī mana brāļa, un šī ir mana. Viņa bija ļoti dziļa, lai es tur varētu iespraukties, bet tur visu laiku ir mitrs. Tāpēc es tur neizlēmu palikt, un arī tas ir ļoti tuvu sētai, un tas ir bezjēdzīgi. Vecāki iet un mierīgi ierauga. Tāpēc man jābūvē tālu no sētas. Es tad pateiktu priekšā, kur būs otrā slēptuve. Viņa būs pie kokiem, gandrīz pie lauka beigām. Un es, kā jau teicu, eju pie vistām, lai viņām viss izdarītu. Labi, tie aiztaisīts, un mans tēvs vistu mājā ieslēdza gaismu, tāpēc, ka, kad vistas iet gulēt mājā, no sākuma ārā ir tumšs, bet ir ļoti agrs, kā ir 7 vai 8. Un, lai vistas ilgāk paktu no nomodā, mēs ieslēdzam vistām gaismu. Bet
Vistas vēl nav iekšā, saule tagad tikai norietēja. Tagad es nedaudz pagaidīšu, kad viss ies iekšā. Ir iekšā, jo ir gana tumšs un vēls. Ir paliks pilnībā tumšs, kā var redzēt. Viņas vēl blenž. Laiks taisīt ciet māju, jo tagad naktīs ārā dažreiz ir mīnus. Un vistām paliek augsts, ja ir 5 grādi un zemāk. Un tev taču nepatīk, ja tev ir augsts. Un domā, vistām patīk? Protams, ka nē. Labi. Šīs divas vistas, vista mamma un baltā vista, kur ir perējā palikusi no vecajām vistām, iet pirmās gulēt. Pārējās nāk kāds 5 minūtes vēlāk un kādu labu laiku pavada ēdot un dzerot. Un arī tā, kad visas lec uz laktām, viņas knābā vienu otru. Ir sevišķi Gailes un vista mamma. Un baltā vista visu laiku sēž un guļ. Varbūt nevajadzēja tik to bāzt, jo vistām viegli var būt bail. Un ja viņas redz tik lielus organismus, kā mēs cilvēki, viņām paliek baili, ja viņas to nepazīst. Bet man viņas pazīst, tāpēc viņas nāk pie maniem, lai dabūtu ēst. Un dažreiz Gailes ēd skudras pa sienām. Bet, es ceru, ka tev patik šis video, un, ja jums patik, tad ielieciet laiku un abonējiet, bet es to nepiespiežu. Labi, tad jau tiksimies nākamajā daļā. Labi, atā. Tiekamies nākamajā video. Atā.